Tā, 31. decembris, gada beigas, pēdējā gada diena. Protams, kāpēc, lai viņu nepavadītu ķerot zivis, konkrētā gadījumā forels. Tā, esmu atkal pie jūra. Un ķeršos forels. Un šodien, protams, pastīsimies, kas notiek. Pēc pēdējām ziņām tā zivs ar vietām ir aktīva, vietām nav. Redzēs, kā būs. Vienkārši savu, teiksim tā, prieka pēc. Paķersim. Sākušu es ar, teiksim, nosīt to tālāko distanci, arī lielāku šūbu, bišķītiņu, pals 2,5 grami. Redzēs, kā zivī patiks. Un gan jau, ka viņai patiks labi. Cerams, spilgta krāsa. Tā jau manīs kā ies. Ir vējš. Bet tas vējš jau tik traki ļoti netraucē, teiksim, kad strādā ar smagākiem mankļiem. Vieglākiem bišķiņ savādāk ir. Joprojām strādāju ar saviem vecajiem labajiem idori. Patīk man tie ap divi kātiņi forelē. Un īstenībā skatījumā ir baigi okei. Tā, bet, protams, ir jau noskatīts, ir jau skaidrs, kas būs, kas nāks vietā šiem abiem diviem. Drīzāk labāk teikt papildinās. Tā. Šajā konkrētajā dīķī esot šobrīd grūtāk kaut ko dabūt. Tā vismaz saka. Redzēsim, kā mums te ies. Gaidām nav ne 50 dienas. Forels iekšā ir daudz. Zimērs, teiksim, tā mazāks kā klasiskajā sporta dīķī, bet, doma jau tāda, ka pastrādās šeit un pēc tam, protams, ies uz to pamēģinās arī. Tomēr tā zivtiņa bišķiņa rupjāk ir. To bišķiņa lielāks. Kaivs varbūt tā teikt, viņa ķert ir. Pamatā, protams, šodien būs šūpi. Nekas cits tā īsti man nav padomā. Bet, protams, pamēģinās arī kā ir, teiksim, wobbler, kā strādā dažādi. Tad jau manīs, kā būs. Tā, lūk. Nē. Viņam jāparāda, ka vēl zīves iepriekš viņa atstāts te. Jā. Te ir kaut kas iekšā, ja? Jā, tas tik jau var. Bija atbraucis pēc čempiona goda. Laika viens bija tāds zīves, kam viss ir kā normāli, bet tomēr tās bišķi vairāk mazāk zināšanas bišķi saka, jā, tagad es saprotu, kurā stāvoklī es esmu. Bet inventārs vairs ir tā kā jums tur pa tiem štukām piepildīt. Jā, bet tas tur inventārs ir viena lieta. Bišķiņ. Kā tā jūs tur pabeidzā? Jā, es 20 hektāri pa kliku. Vai tu esi neaizdos šitādā kalnā, jā? Tu kā no kalna lejā sīkbaļs aiziet iekšā, kur? Jā, tagad zivs ieparot, aktīvāk palikus. Var just citienas, bet, Man bišķi uzskaitša, kā ir vienkārši. Nē, būtu pieteicies, ko jums saškatīt. Jā, es vairs redzēju. Es domāju, kas tur kustīt, kaut kur baigi zāli kustējās. Izrādās pīļuks tas. Tur noslēpies un tirina. Tu nebija šķipos, ka tev ūdens ir?
Nu tā, es man jau lielās karpes sāk ļoti saprast, jums tā, Forels saka, nē, nu izčekoja, bet viņš jau nepadodas tā. Nu, ja tā ir, kas pietiek. Šodien izies, viņš varbūt pārēc, viņš pēc divdienām nāk, tikai kuriem viņš kaut kad diezgan. Nu tā, ja viņš tev gadu nodzīvo, viņam sasakāda. Visa kā. Jā, nu viņš tāpat arī vēzi apēdina. Mēģināsim uzliku čača. Radiokrafts čača. Tāds interesants kompakts šūpiņš, kompakts smags šūpiņš. Arī 2,5 gramu. Stīsimies, kā ar šo te notiek lietas. Stīsimies, mēģināsim saprast, kas tad vai Forelai patīk krāsa kāda. Kāda krāsa un kāda forma un nezinu, spēle, teiksim, nu. Šo te tagad es mēģinu tā ļoti tuvu gruntī vilkt. Stīsimies, piestiens. Kāda drazvusi. Labi. Skatīsimies, kā būs. Tas, kad nav. Labi. Tad darīsim otrādāk. Ja nav šitiem, daram otrādāk. Mēģināsim strādāt tieši otrādāk ar vieglākiem. Mēģināsim tā, lai viņš bišķiņ smuka planē. Mēģināsim patiks, nepatiks. Varbūt patiks labāk. Smago kastu ciet. Vieglo kastu vaļā. Ding. Tā. Divgrumīgie. Pamēģināsim šito divgrumīgo. Kā būs, kā nebūs. Tas mums ir mukais klū. Te viss saliks kopā. Mukajam klū. Mēģināsim. Tāds diezgan balts ar rosā punktiņiem, tāds gaišs, spīdīgs ir. Vieglāks, protams. Pastīsimies, kā ir šeit. Jāatrod īstais arī horizonts piegājums te zivī. Kurā brīdī, kas notiek. Mums tas. Nē, tas uz atceps.
Lūksim no Radiokraft. Radiokrafts no Stīsimies, kā tad būs ar viņu. Tā. Sakot, īsti nesaprotu, ko zivs grib, kā ir, jo krāsas it kā liktas ir dažādas, izmēri šūpiem arī, un tad bišķi lielie vai mazie kompaktie. Tāpat ir strādāts pa gruntu, tāpat ir strādāts tā kā vidējos slāņos, pa virs viņas tā kā nelēkā, mēģināt viegli, mēģināt smagu šūpu. Pagaidām tā ir galīgi bēdīgi. Nu, pat atliksim melnos. Mēģināsim melniem kaut ko savīt. Labi. Šis mums ar neko nedara. Uzliksim kaut ko melnu. No. Melno vīperu. Aha, uzsēdās. Tad melns ar oranžu, nē, bet rozā dibanu.
iepatikās. Pirmā. Nevar teikt, ka super rezultāts. Pīle. Bet, nu, tas ir rezultāts. Pārgājām uz grāvi, sporta dīķi. Nu, nevarētu teikt, ka te kaut kas super labāk ir. Bet, nu, vismaz tā zivtiņa bišķiņa arī lielāka. Šobrīd ir tā, kad pamatā strādā pāls 2,5-gramīgais. Pāris zivs bija uz rozā, spilgt rozā krāsojumu ar tādu spilgt zeltanu maliņu. Tagad te ir pāris zivis uz pālu, viņš tāds kremkrāsas viegli, tāds zeltanīgs ar spīdumiņa. Nu, šāds tā šūps. To ir kaut kādas arī, nu, pāris zivis jau bijušas, kaut kāds pāris copīts. Bet kopumā šeit, nu, tomēr jūtās lielāka tā zivju koncentrācija. Šītiņ tā kā, nu, vieš lielāku cerību. Kaut kas te vairāk varētu būt, bet godīgi tāpatās līdz galam man, nezinu, līdz galam man īsti nav skaidrs, kam viņi dod priekšroku. Nu, laiks kaut ko mainīt. Lūksim šeit. Ko mēs šeit varam uzlikt? Nu, šo te kvadro spūnu uzliksim. Pastīsimies, kā viņš te veģis. 2,4 grami. Tas viena puse tāda tumža zaļa, otra tāda perlamutrī spīdīga.
Pavisam maziņa. Pavisam maziņa. Nomainījuši vietu, aizgāju līdz galējiem sietam. Tā doma, ka uz ziltiņu bišķiņ jau, tā teikt, saucīgāk būs. Nu jā, šī te ir jau ļoti smuka. Forele pāls 2,5 grami. Vecais labais. Un Vanfuga bottom ekspertāķis. Šie āķi jāpiezīmē, ka man ļoti patīk. Un, teiksim, ir interesanti, viņam ļoti interesants liekums ir. Tikš tā, schodi salīdzinoši. Šiem āķiem ir maz. Nav tā, kad ir daudz. Bet liekums viņiem ir interesants. Pamatā viņas izmanto mānekļiem, kas ir, teiksim, smagiem šūpiem, kas ir domāti, vilkt garu grunti vai pa pašu grunti. Tā specifiskā liekuma it kā, tas āķis tā kā neķerās iekšā gruntī, ja, un, teiksim, tas liekums tāds, lai zivs viņu uzlasot to mānekli no grunts vai ņemot no grunts, teiksim, ja, viņa uzsāstos virsū. Nav tā, kad es, teiksim, šo te palu nav tā, kad es viņu tur atstāju grunts vai valku pa gruntu, bet tāpat laikā tās zivs vienalga, viņa kaut kā labi uzsēžās, kaut kā labi notur vienkārši zivi. Ja, protams, netiek nolaist lāžas, tur, teiksim, ar izvadīšanas pašu procesu, ja, tad, tā kā šie ir interesantāji. Tā, ko, šīs te jaukās nots, pazaudēta pala, šogad arī copi beidzam. Tā kā tā, visiem laimīgi jauno gadu un ķersim atkal dažādas zivis, ne tikai foreles, nākošgad. Laimīgi visiem!